Šajā reizē dodamies uz Kurzemes pusi. Kandava un Sabile ir mūsu ceļojuma galamērķi, kur iepazīsim Kandavas senās skolas vēsturi un izzināsim Sabiles sinagogu. Kandava rakstos minēta jau 1230. gadā, un vēsturnieki atklājuši, ka Kandavas apkārtne bijusi apdzīvot jau agrā dzelzs laikmetā. Skola un zināšanu ieguve vienmēr ir gājušas līdz laikam, jo vēstures avotos skolotājs minēts jau 1511. gadā, un draudzes skola pastāvējusi jau 16. gadsimtā. Kandavas pagasta skola dibināta ap 1850. gadu, savukārt Kandavas apvienotā 6-gadīgā pamatskola dibināta 1920. gadā, kad pilsēta un pagasts nolēma apvienot savas skolas. Patiesībā tajā brīdī, kad kandavnieki bija nobrieduši beidzot uzcelt īpašu ēku tieši skolai, šī vieta tika izvēlēta. Un tā ir diezgan interesanta. Paskatāmies, lejā mums ir vecpilsēta, centrs. Un tā nu iznāca, ka skola top ārpus vecpilsētas centra, kalna galā. Un daudzu gadu garumā, tajā laikā, kad es jau biju kļuvusi par skolnieci, bet tas jau ir savus 30 gadus gandrīz vēlāk, šeit pa šo taku no pilsētas uz Gaismas pili nāca Kandavas 6-gadīgās pamatskolas skolnieki. Tad, kad es biju skolnieci, arī es nejauši jau ejot pa šo tad nebija taka, tad bija ceļš. Es vienmēr domāju, redz kā, tiešām katru dienu man jākāp zināšanu kalnā. Kalna galā man sagaidīja līkais skolas bērs, un tad jau arī parādījās pat skolas ēka. Un otrā pusītē mums paveras Abavas senleja. Fantastiska ainava, fantastisks skats, un šādā skaistā vietā tiek lemts būvēt jauno skolas ēku. Principā toreizējais skolas pārvaldnieks sāk jau un pilsētas sabiedrība sāk to visu domāt jau 1929. gadā. Bet 30. gada oktobrī beidzot tiek ielikts pamatakmens. Skolas ēka kā arhitektūras piemineklis iekļauta Eiropas kultūras mantojuma 100 aizsargājumu objektu sarakstā. Ēkas ārpus nav mainījusi savu izskatu daudzo gadu gaitā. Kas ir pamainījies no tā laika, kad es biju skolniece, tad te priekšpusītē bija skaists egļu apstādījumi, bet, eglītēm pienāca savs vecums, diemžēl vajadzēja no viņām atvadīties. Vispirmām kārtām arhitekts Friedrichs Skujiņš. Viņš ir šīs te ēkas autors, kaut gan savu roku ir pielicis arī Voldemārs Feizaks. Skolas projekts un celtniecība izmaksās 150 000 latu. Atšķirībā no šodienas, kandavnieki tik ļoti labi atbalstīja, ka patiesībā skola izmaksāja 120 000 latus, tā kā nebija jāpārmaksā. Un gala rezultātā pienāca brīdis, kad 1936. gadā septembrī skolu varēja atklāt. Zīmīgi, ka 1936. gada maijā Kandavā īslaicīgi ciemojās Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmans, kas arī ierosināja, ka skolas nosaukumā jāiekļauj Kārļa Mīlenbacha vārds. 6. septembrī skolas ēka tiek atklāta. 352 skolnieki, 9 skolotāji ir tie, kas 1936. gada 6. septembrī ver šīs skolas durvis. Saņēma toreiz apsveikumu arī no Kārļa Ulmaņa. Nolasīšu. No sirds apsveikdams Kandavas jaunās skolas nama iesvētīšanas svinību dalībniekus, ar prieku novēlu, lai jaunās celtnes sienās ar vienu valdītu centības un saskaņas gars, kas vestu Kandavas lauku un pilsētas jaunatni, jo stipru dzīvē un darbā par mūsu dzimtās zemes gaišāku un laimīgāku nākotni.
Nu, kā pieņemts tajā laikā, bija goda vārti. Te, kur no pilsētas patiesībā no tās pusītes nāca. Un uz goda vārtiem bija skaisti lozungi: izglītību, vienprātību, tēvzemes mīlestību meklēsim, cēlas domas, stipru gribu, siltas sirdis turēsim. Skola bija tā laika modernisma paraugs ar centrālo apkuri, elektrību, kanalizāciju, ūdensvada sistēmu un citiem inženiertehniskajiem risinājumiem. Pievēršiet uzmanību šiem te izvirzījumiem. Abās divās pusītēs simetriski te ir iekārtotas kāpņu telpas, kur varēja no pirmā stāva, ja, līdz pat bēniem uzkāpt augšā. Ja, tas ir tā vienīgais tāds īpašais rotājums. Ja. Patiesībā tā ir funkcionāla ēka, tā ir skolas ēka. Nu, lūk, pa vidu gaiteņi, abos galos kāpnes. Otrā pusītē, otrā stāvā bija direktora kabinets. Tur vajadzēja klusi iet garām. Viena no senās skolas laika piemiņām ir karogs, kam bijusi īpaša loma visos skolai nozīmīgos pasākumos. Karoga meta autors ir patiesībā skolotājs Georgs Veinbergs, kurš daudzus gadus strādāja manā skolā par zīmēšanas skolotāju. Darināja Kandavas aizsardzes, un, ja nemaldos, tad karoga šūšanai tika patērēts 375 darba dienas. Ja? Bet, protams, tas nebija vienā gabalā, un tas nebija viens cilvēks, kas to darīja. Ja? Nu, lūk, un karogam tātad Kandavas Mīlenbacha pamatskola, un arī otra pusīte ir tikpat krāšņa un īpaša, un šo divpusējo karogu izšuva un uzdāvināja skolu saņēma 39. gadā. Ļoti bieži tiek jautāts, kāpēc viņš tik svaigs. Tāpēc, ka, protams, 40. gadā pēdējais pirmskara skolas direktors viņu paslēpa, un viņš glabājās patiesībā līdz 21. gadsimta sākumam glabājās karogs viņa ģimenē. Skolas likteni neapšaubām ietekmē lielie pasaules notikumi, jo līdz ar kara laiku skola piedzīvo pārmaiņas. Uz īsu brīdi, 40. gada 28. oktobrī, ir pavēle numur 205, ka šī skolas ēka ir jāpārveido par Kandavas pilsētas nepilno vidusskolu. Bet sākas vācu okupācija un atjaunojas un darbojas Kandavas 6-gadīgā pamatskola. Beidzas karš, un 1949. gadā šī te skolas ēka tiek pārveidota par vidusskolu. Saprotiet paši, ja ēka ir celt kā 6-klasīgā pamatskola, tad vidusskolas klasēm te īsti vietas nav. Un faktiski tajā brīdī, kad par skolnieci šajā ēkā kļūst arī es, tas ir 1961. gads, Kandavas vidusskola ir vismaz 5 ēkās. Dārza ielā 2 gabalas, uz lielās, toreiz Padomju ielas, 1 ēka, tālāk Štempeļa muižā, ja, un praktiski mūsu skolotāji, kā mēs toreiz smējamies, bija ļoti sportiski, jo viņiem vajadzēja, tajā laikā jau nebija kabinetu sistēma, tad mēs bijām klasē, un skolotāji nāca pie mums. Un tad arī bija tā, ka vienam otram skolotājam vajadzēja paspēt no mazās skolas, kā mēs saucām skolu pilsētas centrā ēku, kas bija 4-stāvīga, starp citu, paspēt uz stundām te uz vidusskolas klasītēm. Nu, lūk, un tāpēc jau diezgan ātri, tad, kad es gāju 5. klasītē, paklīda baumas. Būs jauna skola, jo vienkārši nepietiek vietas. Kandavas vidusskola šajā ēkā atradās līdz 1978. gadam, kad pabeidza celt jauno vidusskolu skolas ielā 10. Šeit pavisam 29 vidusskolas izlaidumi. Tā iznāca, ka lielākā daļa kandavnieku var lepoties, ka vecamamma mācījās, mamma mācījās un mazmeita arī mācījās. Senā skolas ēka ir sirdīga vienam kandavniekam, un visus priecē arī fakts, ka pati ēka nav zaudējusi savu nozīmi, jo ikdienas uz šejien ierodas jaunieši no visas pilsētas, lai pavadītu savu radošo ikdienu jauniešu centrā. Jauniešu centrs ir no 2013. gada. Tad zālē, kur mēs šobrīd redzam, mums notiek izstāde par mazāk zināmiem sengrieķu dieviem, kur Kandavas vidusskolas
12. klases jaunieši ir uztaisījuši projektu, ir sagleznojuši gleznas. Ir arī gleznas, kas ir no draugiem un kolēģiem, ne tikai no pašiem jauniešiem no skolas. Šeit ir draugu gleznas, kur mēs varam redzēt dažādās tehnikās dievi un pusdievi. Un tad šeit ir paši jaunieši veidotās gleznas. Jaunieši nav mākslinieki, paši savu iniciatīvu. Manuprāt, ļoti, ļoti skaisti. Tagad ejam cauri radošajai telpai, kur notiek dažādi rokdarbi. Šī mums ir spēļu telpa, galda spēlēm, arī Xbox. Un esam nonākuši līdz jauniešu projektam, kas ir ilgspējīgas vides un klimata pārmaiņu telpa. Ir izveidota projekta ietvaros. Šeit ir dažādi padomi, kā saglabāt vidi, kā šķirot atkritumus, kā pareizi uzvesties mežā. Un šī telpa ir padarīta interesanti, jo viņa mums te ir vairāk kā ar neapbruņotu aci var redzēt. Parasti šeit interesantāk ir nākt tumsā, jo ir dažādi efekti, kad patiesībā te ir daudz vairāk uzzīmēts nekā uzreiz izskatās. Kopā darīt un kopā radīt, veidojot mākslu un izpaužot katram savu pasaules uztveri. Tāds ir jauniešu centra mērķis, un senās skolas ēka tādējādi ir transformējusies, saglabājot savas vēstures vērtības un sniedzot piepildījumu katra jaunieša tālākai izaugsmei. Dodamies uz Sabili, kas daudziem no mums zinām ar savu vīna kalnu un skaistajām dabas ainavām. Taču ieskatoties vēsturē jāsacina, ka Sabila pamatā bijusi ebreju pilsēta, un ebreju garš šajā pusē ir dzīvs arī šodien. Agrāk, kad es vēl ar paunē apstaigājiem muzikas, viņa nebija tik launētā, ka tagad neuzpus. Ienāc sētā, kur man tikas preces vezemētā, es nezuda no precesī, kas man nemaz neadaptēs. Redziet, Sabila šos laikus atcerās ar prieku un patikšanu un interesi, bet daudzi cilvēki nekā nezina, tie, kas iebrauc Sabilē. Un tāpēc mēs pilsētu bieži vien parādām tā laikmeta acīm caur šo te ebreju laikmeta skatījumu. Es spēlēju Sabilas amatieru teātrī, un, protams, mana loma ir Ābrams. Un to es izmantoju vadājot turistus pa pilsētu un stāstot viņiem pilsētas vēsturu, ne tikai vēsturu, bet arī šodienu. Mēs atrodamies pilsētas vēsturiskajā centrā pie Sabiles sinagogas. Kas ir Sabiles sinagoga? Tas ir Sabiles kultūras, mākslas un turisma centrs. Sinagogas ēka ir būvēta 1890. gadā, un tad jau te bija liela ebreju draudze. Varbūt ļoti īsi, kāpēc šī ir ebreju pilsētā. Vainīgs izrādās ir Minhausens. Bet nevis tas Minhausens, kurš lidoja ar lielgabalodi, bet visam cits. Stāsts ir ļoti īss un te pašā laikā garš, es jums īso versiju iedošu. Senos laikos, vairāk kā 500 gadu atpakaļ, mums bija savu valsts, Livonija, un tur bija ar likumu ebrejiem aizliegts doties pa tās robežām. Livonija beidz pastāvēt, bet nekas jau nepaliek tukšā vietā. Tajā pusē, kur es rādu ar roku, bija Piltenes valsts, vai pareizāk sakot, Piltenes bīskapija. Un tur par nevis valdnieku, bet pārvaldnieku bija Johans Minhausens IV. Un šis 4. Minhausens bija, tā teikt, vīrs ar galvu, un viņš kaut kā nevēlējās savus vecumdienas nodzīvot kaut kādā tur nomalē, bet savā dzimtajā vietā tas ir kaut kur Rietumē Eiropā. Un viņš izdomāja, ka to valsti vajadzētu pārdot. Tas nekas, ka viņš nav īpašnieks. Bet ekonomika ir tuvu nullei, un nevienam tādu īpašumu nevajag, bet Minhausens, kā jau īstais Minhausens, caur saviem kanāliem padod ziņu uz Vācijas šito tuvāko galu visiem ebrejiem. Zinām, ka jums tur ir visādas vajāšanas, jūs esat apspiesti, jums jādzīvo geto, jums jāpiedzīvo grautiņu un visādas nebūšanas. Nu, tad Piltenes valstī pirmkārt jums ir ticības brīvība.
Lūdzat kādu dievu kādā veidā gribat, mums nekādas daļas ar to nav. Otrakārt, jums ir apmešanās vietas izvēle. Celiet savu zemnīcu, māju, pili, vienalga, kurā vietā mēs nekādus šķēršļus neliekam. Treškārt, galvenais – nodarbošanās brīvība. Visi amati, visi tirdzniecība ir atļauta un nekādā veidā no mūsu puses neregulējas. Uz šito zelta vietu atbrauca dažu gadu laikā tūkstoši. Un apmetās visā Kurzemē, ne tikai Piltens valstī, ekonomika uzgāja stāvus gaisā un atradās pircējs. Dāņu princis Magnus, kurš vēlējās kļūt par Latvijas karali. Un tika noslēgts līgums, Minhauzenam nauda ķepā un Dāņu princim, tā teikt, valdīšanas tiesības. Laiki mainījās, Latvijas karalis ilgi nebija karalis, bet ātri aizbrauc kaut kur citur, bet ebreji palika, ekonomika palika un attīstījās mazpilsētiņas, attīstījās lielākas pilsētas un, tā teikt, no šī brīža, tā teikt, arī Sabile kļūst par ebreju pilsētu. Jo 1800. gadu otrajā pusē Sabiles iedzīvotāju skaitīšanā 73% iedzīvotāji ir ebreji. Sabiles ebreju sinagogas ēka ar divslīpju kārniņu seguma jumtu celta eklektisma stilā, barakālās formās. Sinagoga kā dievnams izmantot līdz Otrajam pasaules karam un ir viena no retajām šāda veida ēkām, kas bez izmaiņām saglabājusies līdz pat mūsdienām. Sinagoga kā reliģiska būve, kā vieta reliģiskām ceremonijām kalpoja līdz 1941. gadam, pirmā gada vasarai. Pēc tam bija tie skumjie un bēdīgie notikumi, kad sākās vācu okupācija un visus Sabiles ebrejus aizved uz mežu un nošāva. Diemžēl tas bēdīgais stāsts. Bet Sabiles sinagoga ir viena no nedaudzajām, iespējams, pat kā vienīgā Latvijā, kas nekad nav ne kara laikā izpostīta vai nodedzināta, vai padomu laikos pārbūvēta, pārtaisīta vai arī iznīcināta. Šī veidolā viņi ir saglabājusies līdz mūsdienām praktiski tāda, kāda viņi ir uzbūvēta. Es viņu atceros no padomu laikiem, jo es esmu padomu laika produkts. Un tad šeit bija sporta zāle. Es šeit nācu spēlēt badmintonu, man ļoti patīk badmintonu spēle. Bet telpa izskatījās līdzīga, bet ne tāda. Šo skaisto logu vietā bija stikla betona bloki, tādi caurspīdīgi stikli. Un sienas šeit ir speciāli saglabāts oriģinālais skats, kāds ir sinagogas atjaunošanas sākumā, renovācijas sākumā. Visas sienas bija šādas nolupušām krāsām, bet viscaur funkcionējošas, tā teikt. Pēc tam kādu labu laiku, tad, kad beidzās padomu laiki un sākās atmodas laiki, vienu brīdi sinagoga stāvēja tukša un neizmantota. Vēl es gribētu drusciņi atkāpties atpakaļ par tiem pašiem sākumiem, 41. gadu, kad visā Latvijā sinagogas tika izpostītas, nodedzinātas. Ir interesants raksts Talsu novada avīzē, tajā laikā viņi saucās kaut kā savādāk, to es esmu piemiris, bet tas nav tik svarīgi, ar skaļu virsrakstu. Zog žīdu mantas. No aizslēgtās Sabiles sinagogas nozagti 3 šujmašīnas, elektrības skaitītājs un dzelzs gulta. Tas nozīmē, ka arī tajos laikos te nekas netika izpostīts. Es jums gribētu izstāstīt par šiem te skaistajiem apaļajiem sinagogas logiem. Tradicionāli šādiem logiem jābūt katrā sinagogā. Sabiles sinagoga ir klasisks tipveida sinagogas projekts, esot kaut kāda Livorno sinagogas, tā teikt, kopija. Lodziņam ir ļoti svarīga funkcionāla nozīme. Tradicionāli, ja ēkas apbūvtu atļauj, viņi rāda virzienu uz Jeruzalemi. Ja jūs, piemēram, mūsu lielajā Sabiles pilsētā ar 1000 iedzīvotājiem apmaldīsieties un nevarat atrast savu mašīnu vai autobusu un ieraudzīsiet sinagogu, tad vismaz ir skaidra bilde, kur ir Jeruzaleme, un sirds paliks, tā teikt, mierīgāk. 1990. gadu sākumā sinagogas restaurācijai nepieciešamos līdzekļus deva Zviedrijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Latvijas valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Sinagoga Zviedru ekspertu uzraudzībā atjaunot laika posmā no 2001. līdz 2004. gadam. Iekštelpās atjaunots arī padomju laikā likvidētais balkons. Šeit bija sakrāla telpa, lūgšanas bija tieši sievietēm un jauniešiem līdz konkrētam vecumam, kad viņi kopā ar māmām šeit bija.
Bet tā kā padomju laikos šeit bija sporta zāle un dažādi pasākumi arī vieta, kas bija organizēta, tad līdz ar to balkons nebija. Bet atmodas laikos, kad šeit sinagogas ēkā sāka darboties tēlnieks Ojārs Arvīds Felbergs, tad pateicoties viņa iniciatīvai un projektiem, sākās mājas restaurācija, tāda renovācija un atjaunos tik šis balkons. Un tāpēc varbūt arī redzam tieši to konkrēti, kā bija, kad šeit bija sporta zāle, šeit bija basketbola grozi un volejbola tīkli. Un līdz ar to, tad, ko es jau pieminēju par Ojāru Felbergu kungu, tad viņš jau sāka veidot šo vietu kā kultūras telpu un jau sāka šeit organizēt izstādes, dažādas plenērus un performances. Un līdz brīdim, kamēr šī ēka nokļuva tālāk pašvaldības īpašumā. Šodien sinagogas ēka kalpo kā Talsu novada pašvaldības kultūras, mākslas un turisma centrs, kur notiek mākslas plenēri un daudz ar kultūras dzīvi saistīti notikumi. Tā kā mūsu iestāde ir arī turisma centrs, tad šī iestādē mēs organizējam arī kopā gan turisma pasākums, gan kultūras pasākums, un līdz ar to veidojās tāds jauns termins kā kultūras turisms, ar ko mēs šeit strādājam. Un esam ļoti pateicīgi par tiem cilvēkiem, kas mums iegriežās ar mērķi šeit apskatīt māju, ēku, izstādes, koncertus, kas varbūt ir kā pieturpunktu izvēlējušies ceļā Kandava, Talsi vai Kuldīga dodoties. Vai arī mums šeit blakus ir Abavas upe, kas ir ļoti vasarā piepildīta ar upes turistiem, un ir šeit arī tādas situācijas, kad ienāk upes turisti pie mums. Vai arī mēs organizējam kopā kādus pasākumus, apvienojot mākslu kopā ar turismu. Pieņemsim, ir bijis gadījumi, kad izstādes ietvaros mēs organizējam kopā sadarbībā ar tādu organizāciju kā Stirnu Buku, kad mums šeit bija arī tīri tāds skrējiens cauri sinagogas ēkai.